Velosipēdu popularitāte pieaug ar katru gadu, un nu jau daudziem divritenis kļuvis par ikdienas pārvietošanās līdzekli teju visa gada garumā. Ādažos visnaskākie riteņbraucēji ir pensionāri un skolēni. Kā ar citiem klases biedriem? Ļoti daudz brauc ar riteni. Es nezinu, vai visās klasēs tik daudz brauc ar riteni uz skolu. Vairāk puiši vai meitenes, kur tad brauc tev riteni? Es nevaru pateikt, patiesībā gan. Es domāju, ka puiši laikam vairāk, jo puišiem vienmēr tas aktīvais kaut kur pabraukāties. Šogad Ādažu vidusskola ir arī viena no konkursa Draudzīgs velosipēdistam laureātiem. Skola jau daudzus gadus piedalās CSDD rīkotajos konkursos un apmācībās, bet šogad ar biedrības Ādažu velo līdzdalību par 24 vietām papildināts velosipēdu novietnes pie vidusskolas. Manuprāt, viss jau sākas ar ģimeni, bet tas, ko mēs kā skola darām, vairāk nekā 10 gadus projekta nedēļas ietvaros, mēs skolēniem stāstām par velosipēdu uzbūvi. Tur mums atkal piedalās un palīdz vecāki. Mēs viņiem mācām ceļu satiksmes noteikumus, un mēs nodrošinām iespēju viņiem nokārtot eksāmenu, CSDD eksāmenu šeit pat uz vietas skolā, lai viņi iegūtu velosipēdu vadītāju apliecību. Ar velo infrastruktūru gan Ādaži nevar lepoties. Ciematā ir 13 velo novietnes, bet tikai viens apvienotais gājēju velo celiņš. No Ādažos es nezinu, vai vispār ir velo celiņi kā tādi, bet es neesmu dzirdējis, ka kaut kādi negadījumi ir atgadījušies braucot ar riteni. Bet vajadzētu velo celiņš? Manuprāt, jā. Tas ir katrā pilsētā un vietā vajadzētu vietu, kur arī riteņbraucēji var braukt, netraucējot nevienam citam. Vajadzētu, jo, piemēram, es braucu, nāk bērniņi, es jau varu apbraukt, bet tumšumā vajadzētu. Pašvaldības būvvaldē skaidro, ka pašreiz izveidot tikai velo maršruti, bet pirmie īstie velo celiņi būšot nākamgad, kad tiks rekonstruēts apmēram 600 metrus garš centrālās Gaujas ielas posms. Patreizajā situācijā, tā godīgā Gaujas ielas projekta, mēs viņu jau izveidosim diezgan nopietni. Savienosim gan Valdorfas skolu, gan arī pamatskolu, ko patreiz gatavojās būvēt Atakas ielā. Ja? Un patreiz tas ir tāds nopietns sākums tādai nopietnai velo infrastruktūrai Ādažu novadā, jo patreiz mums ir tikai Konkurss Draudzīgs velosipēdistam norisinājās jau 2. gadu, un šogad tajā tika godināti 12 uzņēmumi un pašvaldības, kā arī 28 nevalstiskās organizācijas.